Es gribētu sākt ar Dievu vārdu nolasīšanu no Marka evaņģēlija 8. nodaļas. Tā kā centra draudz kuldīgā iet cauri Marka evaņģēlijam, jūs jau laikam zinat, kuri nākošā rakstiet. Tātad Marka evaņģēlijas 8. nodaļa no 27. līdz 30. pantam. Un Jēzus un viņa mācekļi izgāja uz Filipa Cezarejas ciemiem un vaicāja saviem mācekļiem ceļā tiem sacīdams: Ko ļaudis saka, mani esam? Bet tie viņam atbildēja, sacīdām: Tu esot Jānis Kristītājs, un citi tu esot Elija, vēl citi viens no praviešiem. Un viņš tiem sacīja: Bet jūs, ko jūs sakāt, mani esam? Bet Pēters atbildēdams uz to sacīja: Tu esi Kristus. Un viņš tiem stipri piekodināja, lai nevienam par viņu neko nesaka. Pagājušā nedēļā es laikam varu teikt pasauli pāršālis tā ziņa par Charlie Kirk to noslapkavošanu. Jūs varat pacelt rokas, kas zina vismaz, kas viņš tāds bija, ko viņš darīja, kādi zina. Charlies Kirks bija 31 gadu vecs vīrietis, ģimenes cilvēks, sieva 2 bērniņi, kurš var teikt, bija tā kā Dieva apdāvināts un drosmīgs cilvēks, nopietnis kristietis, kurš ceļoja īpaši apkārt pa Amerikas dažādām augstskolām, universitātēm un runāja ar jauniešiem, diskutēdams ar viņiem un lielā mērā pretī stādamies tiem visiem jaunajiem uzskatiem par to genderismu un homoseksuālismu un transpersonām un abortiem un visādām tādām lietām. Un ja jūs varat angliski klausīties, kas nesat vēl paskatījušies, kas viņš ir, jūs droši izdariet, paklausieties, kādas ir tās viņa diskusijas un ko viņš tur ir teicis. Un tad pagājušā nedēļā, 10. septembrī, kad viņš uzstājās Jūtas štatas universitātē, viņu noslapkavoja ar šāvienu. Un man jāpiekrīt tam, tā ir traģēdija cauri un skumjas, un man personīgi tas uzrunāja tādā nozīmē, ka ir jābūt drosmīgam, apliecināt. Tas bija tas, ko es gribu paņemt no viņa dzīves parauga, būt drosmīgam, neklusēt. Man jāpiekrīt Pēterim Sproģim, kurš ir ierakstījis Facebookā arī kādas savas pārdomas par viņu un par to, kas ir noticis, un viņš saka, no tādas otrās puses, viņš saka, tas, ka tik daudzi cilvēki skumst par to, kas ir noticis un pārdzīvo to, parāda, ka vēl ir pietiekoši daudz arī to, kas nepiekrīt visām tām šausmīgām jaunajām kustībām un mācībām, kas iznīcina cilvēks praktiski, vai ne? Viņš citiem vārdiem to izsaka, Un es domāju, tas diezgan sasaucās ar šodienas tēmu, kas tad ir Jēzus un ko cilvēki par viņu saka. Un varbūt mūs uzrunā kaut kādā īpašā veidā arī tas, kā Jēzus ved cauri savus mācekļus šai atziņai un ko viņš grib ar to pateikt. Tas konteksts, kuru šeit piemin Marks, ir Filipa Cezarejas ciemi, kā kāds Bībeles skaidrojums saka, tie ciemi, kurus Filips bija veltījis Cezarejam. Filips ir viens no Heroda pēcnācējiem, kas bija Herods Lielais, savā laikā, kurš valdīja tad, kad Jēzus piedzima, viņš jau bija miris, viņam bija pēcnācēji, uz kuriem tika sadalīta tā Izraēlas valsts teritorija, un Filips ir viens no viņiem. Un tas reģions, kas šeit pieminēts, tas ietilpst Izraēla tās vēsturiskajā teritorijā. Bet tur arī bija tāpat elki, vismaz viens no tādiem ir minēts, tāds dievs, kur ta nebija, Pan, tāds dievs Pan, kas patiesībā no grieķu valodas Pan nozīmē viss. Dievs tagad kā visu dievs vai dievs, kas ir kā viss. Un tas ir liels izaicinājums
tam, kā mēs saprotam, kas ir Dievs, kurš patiesībā ir visa radītājs, visa valdnieks. Un tas ir tas reģions. Un bija cilvēki, kas tajā laikā pielūdz dažādus elkus. Un tādā kontekstā Jēzus saka, ko tad cilvēks saka par to, kas es esmu. Un tas jautājums par to, ko citi domā, patiesībā jau ir Jēzus jautājums arī mums šodien. Un tas jautājums nav miris. Mums ir jāuzmanās un nav jādomā tā vēsturiski tikai par atsevišķām Bībeles rakstvietām, kuras mēs izlasām. Jā, tas bija mācekļiem vai vēl kādam cilvēkam. Bet vai tam varētu būt kāda nozīme mums šodien? Es esmu pārliecināts, ka ir. Un ka Jēzus jautā arī mums, ne tikai ko tu saki, tas ir pēc tam. Viņš saka, ko citi saka par mani. Un mēģiniet stādīties priekšā, ko jūs teiktu Jēzum. Ja Jēzus jums teikt, ja Jēzus man šodien jautā, Mārtiņ, ko tu zini par to, ko citi saka par mani? Vai mēs zinām? Ir tādi cilvēki neticīgi, kas diezgan tā pārdroši kristiešus nodēvēt par tumsoņiem, jo viņi nekā nezina. Viņi neko nesaprot. Un visticamāk viņi arī diskusijā pieņem, ka tu kā kristietis arī nesaproti viņus un viņu domāšanas veidu, un kāpēc viņi domā tā, kā viņi domā. Es domāju, tas nav maz svarīgi. Mums mēģināt nonākt pašiem pie kaut kādas sapratnes par to, ko mēs zinām par to, ko citi saka. Tam ir nozīme. Jēzus jau to jautājumu nejautāja tāpēc, ka viņš nezināja, ko citi cilvēki saka. Un viņš šodien mums arī nejautā tāpēc, ka viņš nezinātu, ko cilvēki domā un saka. Un Jēzus nejautā tāpēc, lai viņu izcelt kaut kā pāri visam un paslavinātu. Tas nav tas, ko mēs redzam Jēzus dzīves laikā būtu meklējis. Jēzus to nejautāja tāpēc, ka viņš pats nezināja, kas viņš ir. Bet kā mēs redzam, šis konteksts tālāk atklāja, Jēzus šo jautājumu jautāja mācekļu pašu dēļ. Un tā kā es eju cauri Marka evaņģēlijam, tad gan jau nākošie sludinātāji runās par to, ko es tikko pateikšu. Ar šo vietu, kad Jēzus šo sarunu ir šeit pabeidzis, no 31. pantu uz priekšu iesākas ļoti īpašas māceklības mācības. Patiesībā 3 īpaši māceklības bloki iesākas no šīs vietas. 8. nodaļā ir 1, 9. nodaļā ir 2 un 10. nodaļā ir 3. Un visos 3 blokos ir vienāda uzbūve. Jēzus saka, ka viņam būs jācieš. Un šeit arī atcerieties, pēc šī viss, kas notiek, Jēzus sāk mācekļiem stāstīt 31. pants uz priekšu, ka viņam būs daudz ciest, vecai un augsto priesteru rakstmācītāji atmestam tapt un tapt nokautam, pēc 3 dienām augšām celties. Un Pēters tur saka, šitās ir tā, ne. Visos 3 ir kopējs, kas Jēzus pasludina, kas ar viņu notiks, un seko mācību par māceklību. 2. bloks ir 9. nodaļā no 3. līdz 37. Jēzus pasaka, kas ar viņu notiks, un seko mācību par māceklību. Un 3. bloks, 10. nodaļa 32 līdz 45. Jēzus pasaka, kas viņam notiks, un seko mācību par māceklību. Tā nav nejaušība, ka Marks to ir ielicis. Un visi šie 3 bloki ir pēc Marka 8. Tas, par ko šodien mums ir jārunā. Pēc 8. nodaļas šīs īsās sarunas ar 27.30 pantu. Tad, kad Pēters ir pateicis, tu esi Kristus. Un sako šie 3 bloki. Tas nav nejauši. Tas nav nejauši. Es esmu pārliecināts, ka Jēzus šos jautājumus, ko tu zini par to, ko citi par mani saka,
Un ko jūs par mani sakat? Viņš to saka mācekļu dēļ. Un tad tas lielais jautājums ir, vai mēs esam gatavi dot kāds atbildes Jēzum, kurš būtu patiesas? Plus, un tas ir tas mazākais iedot atbildi, plus būt tie mācekļi, par kuriem viņš runā katrā no šiem 3 blokiem pēc tam. Bet tā laikam nav mana darīšana, mans uzdevums, to jūs dzirdēsiet no citiem sludinātājiem, ko tas nozīmē. Būt tiem, kas spēj ne tikai pateikt, tu esi Kristus, bet būt tie mācekļi, kura savu dzīvi atzīst. Tu esi Kristus un tu esi tāds Kristus, kādu tu esi paredzējis. Pats, kādam viņam jābūt. Nevis tādu, kā cilvēku sagaida, bet kā tu pats esi izvēlējies, ja saskaņā ar tēvu gribu, kāds tu būsi kā Kristus. Ko nozīmē vārds Kristus? Būtu nozīmīgi šeit dažs teikums pateikt. Es domāju, jūs jau zinat, vai ne? Daudzi tas ir bieži teikts, tas ir no grieķu valodas vārda Kristos, kas nozīmē svaidītais, kas savukārt ir iet atpakaļ uz veco derību, vai ne, Mešija, kas ir svaidītais vecajā derībā. Un kas ir svaidīts cilvēks vecajā derībā? Priesteri bija tie, kur tika iesvaidīti. Tieši tā ir viena cilvēka grupa un otra lielā cilvēka grupa, kur mēs redzam. Levīji, tie ir ķēniņi, jā. Ķēniņi un priesteri, šis svaidījums īpašam uzdevumam. Tās ir 2 lielas cilvēku grupas. Un tagad mēs redzam, Jēzus ir šis svaidītais. Tas nozīmē, viņš ir izredzētais konkrētu uzdevumu pildīšanai. Tas uzdevums, kas ir Jēzum kā izredzētam un svaidītam, ir jāizpild. Un šodien zināms, būt par pasaules glābēju. Bet nu tā. Tātad mēs jau runājam par šo raksturvietu, izejot no pozīcijām, ka mēs zinām, kas ir Jēzus. Bet tagad to soli atpakaļ par to, ko citi saka. Mēs neesam izolēti no šīs pasaules viedokļiem. Mēs neesam izolēti. Un es domāju, tas, ko darīja tas pats Čārlijs Kirks, vai ko ir darījuši citi un turpina darīt, un tas, ko viņi saņem atbildēs savās diskusijās, tas parāda, ka mēs nedrīkstam dzīvot izolācijā. Šai pasaulē nav tādas pašas ne zināšanas, ne atklāsam no Dieva, kas mums ir par Kristu. Un mēs neesam izolācijā. Kā mēs varētu tādu kopēju nosaukumu dot tam, ko citi cilvēki saka? Varētu teikt, tā ir tāda pielīdzināšanas domāšana. Neviens no tiem, kas šeit tiek pieminēts no cilvēku puses, kas tiek sacīts, nav dzīvs. Uz atpakaļ kāpjoties Jānis Kristītājs. Tas ir tas, par kur mēs iepriekš šeit lasām. Herods viņu ir nogalinājis. Viņš vairs nav dzīvs, bet viņš kalpoja, viņš pasludināja cilvēkiem to, kā Dievs sagaida, ka viņi attiecas ar Dieva gribu. Elija ir vispār vēl daudz gadsimts iepriekš, par kur mēs varam lasīt vecajā derībā. Pirmā ķēniņa grāmata runā par Eliju. Un viņš bija īpaši Dieva pravietis, aicināts atgriezt Izraēlu atpakaļ pie dzīvā Dieva no viņa grēkiem. Un tad ir pieminēta vēl citi saka, viņš ir kāds pravietis. Tāda pielīdzināšanas domāšana. Viņi zina un atzīst, ka šie pravieši bija Dieva aicināti, viņi iejaucās cilvēku ikdienā. Viņi neļauj palikt cilvēkiem tur, kur viņi bija. Un tad, kad viņi skatās uz Kristu un to, ko Kristus saka, viņiem liekas, tur ir kaut kas līdzīgs. Viņš tā kā purina viņus augšā, modina no kaut kā. Viņš ir kā viens no viņiem. Tā neitrāli pieejot, mēs varētu teikt, ka cilvēki raksturoja Jēzu saskaņā ar savām vēlmēm vai savām spējām. Mums patīk, ka kāds tā papurina, ka kāds tā sulīgi kaut ko pasaka par grēku, vai ne? Un tas mūs sapurina, mēs tā kā priecājamies, ka citi arī ir sapurināti.
Ja, vienmēr mēs pavērojam Jāņa Kristītāja atbildes Lūkas evaņģelija 3. nodaļā, ko viņš tur saka tiem dažādiem cilvēkiem, kas nāk pie viņa. Liekas, tik labas, trāpīgas atbildes viņš dod cilvēkiem. Mums patīk. Un par Jēzu liekas, ka viņš spriež citādi. Atvainojos, līdzīgi, ja? Ka tur ir kaut kas tāds līdzīgs. Viņš ir tāds Dieva vēstnesis, viņš kaut kā līdzīgi rīkojas. Bet patiesībā jau mēs zinām, viņi samazina Jēzu. Pat pašiem neapzinoties, viņi samazina Jēzu no tā, kas viņš patiesībā bija. Tie viedokļi izklausījās diezgan labi, bet tie nebija patiesība. Un ja kaut kas tiek pateikts nepilnīgi par Kristu, tad tā kļūda ir 100%. Tā kļūda nevar būt par Kristu 95%, pareizi 5% kļūdījās. Ja mēs netrāpam desmitniekā tajā, kas ir Kristus, mēs mirstam. Amen. Jānis Kristītājs sauc lietas vārdā. Viņi klausās Jēzu, viņiem liekas, Jēzus arī tā pasaka tā kārtīgi. Bet, ziniet, tāda ir tūkstošiem cilvēku. Es pieņemu, kādu no jums esiet tādi. Un jūs zināt, ka jūs arī varbūt neieredz un necieši, vai nesaka, ko tu atkal ir tāds pašs taisns varbūt un vēl kaut kāds. Tas, ka mēs saucam lietas vārdā, mūs nepadara par mesijām, ne? Jānis ievadīja ceļu Kristumu. Viņš bija kā priekšvēstnesis. Kaut kādā ziņā mēs arī varētu pieteikt pasākumus, taisīt kaut ko tādu, kas piesaka, ka te būs Jēzus, ka viņš runās, ka te būs slavas dziesmas un vēl kaut kas. Bet tas nav tas, ko darīja Jēzus. Jēzus bija tas piepildījums. Tā, tas ir viens. Un Jēzus grib, ka mēs zinātu, ko citi cilvēki saka par Jēzu. Mēs katreiz varam kļūdīties tajā, ka cilvēki parāda tādu draudzīgu attieksmi kristietībai. Mums ir prieks par to. Un mums liekas, tur ir kur būvēt. Mēs varam runāt tālāk, mēs varam censties cilvēku pārliecināt. Un mēs it kā priecājamies kopā ar viņu, ka viņam jau ir intereses varbūt tās. Bet mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, ka tā mūsu, tā teikt, draudzīgais akcepts par to, ka cilvēks mūsos klausās, nekļūst nāvējoši priekš tā cilvēku. Man pašam ir jādomā par vienu konkrētu lielu gadījumu manā dzīvē, kur man likās, man ļoti vajag to cilvēku mierināt un iedrošināt, ka viņš vispār redz kādu gaismu tālāk. Un man ir atkal un atkal bijis jādomā par to gadījumu, vai es pat daudz ātri viņam nepasludināju žēlastību. Vispirms cilvēkam ir jāzina, ka viņš ir riktīgi pazudis un ka viņi ir cauri un būs cauri, ja viņš neatgriezīsies no grēkiem. Un ir ļoti jāuzmanās no tā. Un tāpēc mums ir ne tikai jāzina, kur cilvēki atrodas, bet mums ir jāzina, ko tas nozīmē, ka viņi saka to, ko viņi saka, un cik liela tā ir kļūda, ja visā, ko viņi saka, nav Jēzus kā vienīgais glābējs. Un mums ir jādomā par to, šeit nav kaut kas riktīgi, mums ir jāsludina tā, ka viņš saprot, kā tas patiesībā ir. Tā. Un tad tas otrs, Jēzus jautā mācekļiem. Un tas jautājums ir arī mums šodien. Tieši tāpat kā šis pirmais jautājums, vai tu zini, ko citi saka, un vai tu novērtē to atbildi, cik tā ir patiesībā kļūdaini, tad Jēzus jautā mums, vai tu vari pateikt, ko tu par mani domā. Un atsaukšos vēlreiz uz to, ko jūs, ja Dievs dos nākotnē, arī apskatīsiet tās nākošās māceklības rakstvietas. Bet es domāju, ka tas, ko Jēzus šeit pasaka, ir cieši ar viņu misiju saistīts. Viņš pasaka, tie mācekļi, Pēters šajā gadījumā pasaka, tu esi Mesija, tu esi tas izredzētais. Un mēs zinām, Pēters pats to nevarēja pateikt, to Dievs viņam atklāja. Un tad ir tas jautājums, kā tu saproti to, ko nozīmē, ka Jēzus ir izredzētais.
Ir cilvēki, kas teiks, ja viņš ir izredzētais, es stāšos zem viņa karoga, un man vairs nekodīs nekas šajā pasaulē. Man vairs neskars ne slimības, ne bēdas, ne problēmas attiecībā, ne problēmas darbā, un ja skars, kaut kas nav kārtībā ar mani. Vismaz Pēters tā domā. Jēzus teica, viņš pieņem Pētera atbildi, un viņš saka tā, un man ir jācieš. Būt mesijam nozīmē būt cietējam. Un Pēters saka, nē. Vai ne? Un ne tikai, tad, kad Pēters mēģina viņu koriģēt, Jēzus ļoti skaidri pasaka, ja tu gribi man sekot, tev arī ir jābūt gatavam ciest. Aizliedz pats sevi, ņem savu krustu un staigā man pakaļ. Ej nāvē savā dzīvē. Ej un mirsti. Ja mēs skatāmies uz nākošo gadījumu, māceklības runa 9. nodaļā 3-37, runa par pazemošanos un kalpošanu. Tu gribi būt manējais, tu gribi iet to pašu ceļu, tu gribi parādīt, ka tu redzi, tic un zini, kas es esmu, pazemojies un kalpo. Un 10. nodaļā līdzīgi. Tu gribi būt tas māceklis. Tavā domāšanā tu gribi būt pirmais, ja es saku, es pēdējais, es kalps. Tas ir tas, kas raksturo tos, kas stāv mesijām aiz muguras un viņam seko. Un tas ir tas vēstījums, kur mēs radām par savu mesiju. Tāds ir mūsu mesija. Liepājā mēs tagad Bībeles studijās centralizējam cauri 2. vēstulē korintiešiem. Un 2. vēstulē korintiešiem vairāk nekā citās vēstulēs Pāvils atklāja daudz detaļas par savu dzīvi. Vairāk nekā kur citur. Un ļoti, ļoti daudz no tām detaļām saka, man bija grūti, es cietu, es esmu vājš, es esmu nespēcīgs, es esmu nespējīgs. Un tas ir tas, kāds viņš ir, kā mesijas sekotājs. Ir tik ļoti svarīgi, ko mēs ticam par Jēzu. Jo cilvēki iegūst priekšstats par Jēzu ļoti daudzās un dažādās vietās. No kaut kādas, vēstures, no citiem kristiešiem, no baznīcas tradīcijām, no baznīcas mācībām. Un tāpēc ir tik ļoti svarīgi studēt Bībeli pašiem. Amen. Lasīt to un skatīties, kas tur ir rakstīts. Vai tas ir tā? Ir ļoti daudz cilvēku, kas šodien sevi varētu nosaukt par kristiešiem, bet viņi nespētu pateikt, kas viņiem personīgi ir Jēzus. Viņi teikt, jā, es eju baznīcā, es tur varbūt kristīts, svētīts, laulāts, bet kas tad Jēzus ir tev un tavai dzīvē? Mēs dzīvojam laikā, kad vēl un vēl krasāk tā robeža kļūst, kas tad īsti mēs esam. Mēs esam ar gaismu, ja mēs esam ar tumsu. Tā redzamā veidā tā robeža patiesībā ir ļoti miglaina un izplūdusi, bet mums tas ir izaicinājums redzēt to robežu ļoti skaidri. Jēzus šeit neiesāk diskusiju ar mācekļiem par to, ko viņi saka. Mēs Bībeles studijas kādreiz vadām pilnīgi aplamā veidā. To es esmu dzirdējis, man tas sāpiem, ļoti sāpiem. Es man pateikšu, kas man sāpiem, jūs man padzītu līdās, ja jūs tā darāt. Es saku, Mārtiņ, tā mēs darīsim arī turpmāk, un tu mums te nemāc. Man nepatīk tās Bībeles studijas, atzīšos godīgi, kad nolas Bībeles tekstu, un tad saka, tagad mēs pateiksim, ko katrs par to domā. Un tad katrs saka, ko domā, tad pielūdz Dievu un katrs iet savu ceļu. Šausmīgs. Bībeles studijā ir jāzina, ko Dievs saka, nevis ko es domāju. Mums ir jāstudē Bībeles teksts, mums ir jāsaņem skaidrojums par to, ko tas nozīmē. Tā ir Bībeles studija.
Jēzus šeit neiesāk studiju par to, ko jūs par mani domājat. Tur ir vai nu pareizā vai nepareizā atbilde. Tas ir tas, ko nozīmē skatīties Bībelē. Un viņš nav nekas mazāks par Dievu. To viņš ir pierādījis visā savā dzīvē. Kādā veidā viņš pierāda, ka viņš ir izredzētais savā dzīvē? Mēs par ceļiem par to drusku runājam, vai ne? Kā var zināt, ka tas, kas tiek piesists krustā, nav tikai cilvēks? Daudz piesit krustā tajā laikā. Pat kopā ar Jēzu divus citus piesit. Kā varēja zināt, ka Jēzus ir atšķirīgs? Kā sagatavot cilvēks tam, ka viņi zinātu, ka viens no viņiem ir atšķirīgs? Viņš mācīja ar autoritāti un varu, viņš dziedināja, viņš izdzina dēmonus, viņš paēdināja tūkstošus, viņš staigāja ūdens virs, pār dabu viņš valdīja. Viņš vēl visu kaut ko darīja, ja? Kas nu tur rakstīts ir. Viņš visu to dara, un tad atļauj sev nogalināt. Un cilvēks zināja uz to brīdi, tas, kurš tika nogalināts, nebija cilvēks. Jeb tikai cilvēks. Viņš bija paties Dievs un paties cilvēks, bet viņš nebija tikai cilvēks. Un tā bija lielākais iemesls, kāpēc viņš visus tos brīnums darīja. Ir cilvēki, kas to neredz. Viņi to krusta nāvu tagad izbīd ārā. Tagad mums vajag turpinoši tikai dziedināšanas brīnums un visu šito te. Bet Jēzus misija bija nomirt pie krusta, lai cilvēki zinātu, šis ir Mesija. Un tad, kad Marka evaņģēlija beigās Jēzus sūta misijā cilvēkus, viņš saka, šīs zīmes ies līdz tiem, kas būs misijā. Lai cilvēki zinātu, ka tas, kas tiek pasludināts, ir izredzētais Mesija. Un tā kā es nenoliedzu, ka šīs zīmes var notikt, bet mums ir ļoti jāņem vērā veids, kā Bībele rāda, kā tas notiek. Tur, kur ir konteksts, ticības konteksts, kā tas bija, piemēram, atcerieties Lūkas 16. nodaļa, bagātais vīrs un nabaks Lācars, un tam bagātniekam un Lācaram dzīves kontekstā bija zināšanas par dzīvo Dievu. Tas bija judaismu konteksts. Un tas bagātnieks saka, sūt Lācaru uz man tēvnam. Ja kāds no mirušiem augšām celsies, viņi ticēs! Un ko tad Ābrahams saka? Ja viņi neklausa Mūzes un praviešus, ticības kontekstā ir raksti, nevis brīnumi. Ja viņi neklausa rakstiem, viņi neklausīs arī miruši, ja kāds augšām celsies. Un mēs nedrīkstam to sajaukt. Misijas kontekstā, kas ir Jēzus dzīve, lai pierādītu, kas viņš ir, kas ir pēc Jēzus augšām celšanās, lai pierādītu, kas viņš ir. Varbūt zīmes un brīnumi. Ticības kontekstā pamatā ir raksti. Nenoliedzot, ka Dievs to var dot. Ne tikai jau citā veidā un kontekstā, caur svētā gara dāvanām, kalpošanas vidē, draudzes ietveros. Tā kā Bībeles studēšana ir tik ļoti svarīga, lai mēs nesāktu diskutēt par to, kas ir Jēzus, kā viņš strādā, ko mēs te darīsim, bet lai mēs teikt, mēs nediskutēsim, mēs ticēsim un darīsim. Vai ne? Amen. Tā, Jēzus ir dzīvs joprojām, un viņš ir tas, kas viņš ir, un to mums Bībele atklāja. Un tas ir mūsu daudz pieredze. Un tad ir tas pats dīvainākais pēdējais pants, ar kur man jānobeidz šodienas rakstvieta. Un viņš tiem stipri piekodināja, lai nevienam par viņu neko nesaka. Āmen. Ejiet un nesakiet. Tas būtu tas sliktākais, ko es varētu šodien pateikt. Jo tas nav Bībeles pēdējais pants. Tas ir tikai šī nogrieznīša pēdējais pants, kur Jēzus saka, nesakiet. Bet ko tas nozīmēja? Ko tas nozīmē? Pirmkārt, par mums visiem kopā varētu teikt, tas, vai mēs savā dzīvē apliecinām vai neapliecinām Jēzu par Mesiju, ir cieši saistīts ar to, vai mēs ticam, ka viņš ir pasaules glābējs. Un es gribu izskaidrot šo, ko es tikko pateicu.
Tas, vai mēs apliecinām vai neapliecinām, ir saistīts to, vai mēs ticam, ka viņš ir pasaules glābējs. Viņš saka, nesakiet, jo ļoti daudzi neredz viņu kā glābēju. Neredz viņu tieši par to, ko Pēters teica. Tu esi Mesija, tu esi izredzētais, tu esi tas glābējs. Un ja es zināju, daudz viņu tā neredz. Un viņš saka, nesakiet to. Jo, ja viņi neredz kā glābēju, bet tikai dzird, ka viņš ir izredzētais, kurš var visu šito izdarīt, viņi meklēs tos brīnumus tikai. Un viņi gribēs to, ko, piemēram, mācekļu uz Emalu, vai ne? Teica, mēs ceram, ka viņš Izraēlu atpestīs, no romiešu varas. Apsudara 1. nodaļa, vai ne? Arī, kad mācekļi dzird, kad svētais gars nāks, viņi saka, ka tu tagad uzcels Izraēlu valstību. Un atkal tāda šīs zemes ietvaros mums kaut kas būs. Un Jēzus zināja, ka tas tā ir. Jāņem viņa līdz 6. nodaļa saka, vai ne, kad viņi gribēja pēc tam, ka viņš pabaroja tos 1000, viņi gribēja ar varu viņu celt par ķēni. Bet tas nebija tas iemesls, kāpēc Jēzus atnāca. Tātad, lai nenotiktu pilnīgs un galīgs pārpratums, kamēr Jēzus nav nomiris, viņš saka zināmos kontekstos. Nevienmēr viņš saka nesakiet, lai nav šie pārpratumi. Un tad, kad viņš ir augšām cēlies, tad, kad tu vairs neko tur nevar izmainīt, kad nav vairs jāstāst pašos pamatos cilvēkiem kaut kādas iedomas, ja? Viņš izdziedinās, uzcels mums brīvu valsti, bet viņš saka, viņš ir par taviem grēkiem nomiris. Un viņš nāks vēlreiz. Un viņa priekšā visi stāsies. Un būs mūžīgā dzīvība tiem, kas viņam ticēs. Un sods tiem, kas neticēs. Tad, kad viss tas ir mainījies un tā vēsts jau iegūst citu veidu, tādu apveidu visu, tad viņš saka stāstiet. Jautājums, kā ir ar mums? Un ko mēs stāstam par Jēzus citiem? Jēzus saka, ko citi domā par mani? Un viņi pasaka, ko jūs domājat? Aha, jūs domājat pareizi, ja? Balstoties to, ko citi saka, nestāstiet citiem. Jo viņi neredz Jēzu pareizi. Tātad, mums ir jābūt šodien ļoti uzmanīgiem, kādu Jēzu mēs skaidrojam citiem. Ja mūsu Jēzus ir tikai un vienīgi tajā līmenī, kur ir Jānis Kristītājs un Ēlija, kuri varēja skaļi runāt, kuri kā Ēlija varēja brīnumus darīt, un ja tas ir tas, ko cilvēki vien gaida, tad mūsu stāstīšana nebūs laba. Mēs cilvēks pieļausim. Mums ir jāpastāst tāds Jēzus, kāds viņš gribēja tikt pasniegts, kā tas, kurš ir nomiris par cilvēku grēkiem, kā tas, kurš ir cietējis, kā tas, kuram sekojot tu cietīsi, kur tev būs jāpazemojas, tāpēc, ka viņš arī pazemojas. Tas ir tas, kas ir nākošajos 3 māceklības blokos apskatīts. Un tas ir tas, ko viņš tieši mācekļos iegulda un stāsta viņiem. Mums šodien ir jāstāst jautājums, ko tu zini par to, ko citi zina, ko tu pats saki par Jēzu, un ko tad rezultātā tu pateiksi par Jēzu citiem. Pielūksim. Kungs Jēzu, mēs esam tavā priekšā, uz šī vienkāršā vēsts un rakstvieta, kuri palīdz mums arī aizdomāties par savu kontekstu, par to, kāda cilvēka mums ir līdzās, ko viņi redz, neredz, saprot, nesaprot no tevis, Jēzu. Un tas mums liek domāt arī par to, ko mēs no visas sirds spējam teikt par tevi un kādu dzīvi mēs dzīvojam. Mēs lūdzam tavu palīdzību, tavu žēlastību, ka mēs apliecinātu tev par patiesu īstu pasaules glābēju, kurš esi nomiris par mūsu un par visas cilvēces grēkiem. Ka mēs spētu apliecināt tevi kā tādu, kurš kalpo, kurš mīli, kurš pazemojies, ka mēs būtu gatavi to darīt, ka mūsu dzīve nes šo liecību.
Mēs lūdzam šo žēlastību. Kungs, Jēzu, mūsu spēkos nav uzbūvēt kaut kādas ainas priekš sevis par to, kas tu esi. Kungs, mēs negribam tikai motivējošus citātus savai dienai. Mēs gribam tavu patiesību. Mēs gribam tevi, mēs gribam tavu vārdu. Un mēs lūdzam savā žēlastībā, Kungs, atklāj mums sevi. Atklāj mums vienmēr vairāk savu vārdu, savu godības pilno izskatu, savu majestātisko valdīšanu, Kungs. Lai mēs tiekam veidoti tavā līdzībā, lai mēs tiekam vadīti saskaņā ar tavu vārdu un tavu garu, un lai mūsu mutes liecības saskan ar mūsu dzīves liecību, lai tev to gods dots vienmēr vairāk un vairāk. To lūdzam Jēzus tavā vārdā. Amen. Amen.